Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no ceplis.cu, un šodien mēs apskatīsim Termo Rosī Margarita malkas plīti. Šis ir Termo Rosī vadošais modelis. Es pat gribētu teikt, Eiropā viens no vadošajiem malkas plīts modeļiem. Šeit ir izmantotas daudz tehnoloģijas, daudz zināšanu, lai gatavošanu malkas plītī, konkrēti šajā malkas plītī, padarītu tiešām maģisku un patīkamu un nesalīdzināmu ar citām alternatīvām tirgū. Tāpēc daudz netērēsim laiku, nedaudz paskaidrošu, kā Termo Rosī modeļi iedalās. Šī būs Termo Rosī galvenā malkas plīša līnija, un tā iedalās divos modeļos. Lielākos, kā redzams šeit, Margarita modelis, un ir mazāki modeļi. To var apskatīties citos video. Gan lielie, gan mazie modeļi iedalās divās grupās. Modeļi ar tradicionālu cepeškrāsni un modeļi ar panne pizza tehnoloģiju. Jeb šis modelis, kuram ir divas cepeškrāsnes, par to gan vēlāk. Un tālāk katrs no šiem modeļiem iedalās vairākos variantos atkarībā no apdares. Mums šodien šeit ir ziepekmens apdares modelis, bet šis pats modelis ir pieejams arī ar keramisko apdari, divās krāsās, bežā un bordo, vai arī vienkārši ar tērauda apdari, minimalistiskākam izskatam. Iziesim cauri tehniskajiem datiem. Jābrīdina, kad es nosaukšu tehniskos datus tieši šim modelim, un tie var nedaudz atšķirties modeļiem, kuriem ir citas apdares, jo tiem ir nedaudz cits svars un nedaudz citi parametri. Plīts platums ir 91 cm, bet šis platums var palielināties līdz 104 cm, ja izvēlās opciju sānu rokturi. Šie rokturi izskatās tieši tāpat kā priekšējais, tikai nedaudz īsāk, un uz tiem pēc tam var uzkārt vai nu pannas vai katlus vai kādu dvieli. Dziļums mums ir 68 cm un augstums ir 91 cm. Konkrētais modelis ir īsts smagsvars, tā svars ir 222 kg. Pārsvarā šo svaru sastāda čuguns, bet, protams, arī ziepekmens dod savu svaru. Dūmats mums ir pieejams no augšas, tikai no vidus, vai arī no aizmugures, un no priekšas skatoties, tas ir novirzīts nedaudz labajā pusē, tātad šeit. Diametrs ir 130 mm, plīts efektivitāte ir 87%. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir augsts rādītājs. Tas ir it īpaši augsts rādītājs, ņemot vērā, ka šai plītī ir čuguna kurtu, nevis vermikulīta. Uz šo te efektivitātes procentu mēs varam skatīties tā. Ja mums pagale ir 100%, tad mēs zinām, ka no 87% no tās mēs gūstam reālu siltumu, un tikai šie 13% iziet mums pa skursteni vai kādā citā veidā mēs šo siltumu zaudējam. Ja mēs salīdzinātu ar mūrētu plīti vai ar kādu vecmodīgāku, šis te procents ir tuvākies 60 līdz 70%. Tad milzīgs malkas ietaupījums, ja mēs skatāmies ilgtermiņā. Un, protams, arī retāk dekameras papildināšana, jo vienkārši mēs no tā paša malkas daudzuma iegūstam daudz vairāk. Ļoti svarīga lieta, šim modelim arī ir pieejama ārējā gaisa padeve. Tāpēc, ja plīti plānojat ielikt kādā jaunbūvē vai ēkā, kas ir ļoti labi nosiltināta, šī funkcija ir pilnīgi neatņemama un noteikti būs jāizmanto. Tās diametrs ir 8 cm. Tā iznāk, protams, no aizmugures, un tas nozīmē, ka plīts neņems gaisu no telpas, bet gan ņems to no āras, radot labākus apstākļus gan dzīvošanai, gan arī, protams, krāsns funkcionēs daudz labāk. Sāksim jau ar čuguna virsmu, kas ir iespaidīgi bieza. Plītī nāk arī šāds instruments līdzi, ar kuru varēs riņķus izņemt. Varam redzēt, ka biezums čugunam ir pamatīgs, un detaļas šai plītī ir nevis radītas gadiem, bet gadu desmitiem. Tas, kas ir unikāli, ir tas, ka mums ir divi šie riņķi. Protams, abus mēs varam izņemt un izņemt tik, cik mēs gribam. Pašu šo plīti arī lietojam mūsu izstāžu zālē. Pēc mūsu pieredzes var likt mierīgi arī katlus pannas virsū uz šīs te virsmas. Šie te riņķi nav pat gluži obligāti jāņem ārā. Jebkurā gadījumā tādām mazākām ēdienu porcijām būs pilnīgi pietiekami arī gatavot uz pašu čugunu virsmas, tā sasilst pietiekami. Bet, ja gatavo kaut ko intensīvāku un lielāku,
Tad nu gan mēs varam izņemt riņķus ārā un likt pat taisno uz uguns, vai tie ir kaut kādi lieli zupas katli, vai tas ir voks, kurš jāieliek iekšā. Tur no opcijas ir daudzas, bet šī plīts tad pielāgojās tam. Šī virsma arī nav apstrādāta ar nekādu krāsu, viņa ir vienkārši noslīpēta, kas ļauj to viegli kopt ar drāžu birstīti. Un tad, kad uzpil arī kaut kādas eļļas, tā kā šī virsma ir slīpēta, to ir viegli noslaucīt un pat nevar redzēt, kad kaut kur ir kaut kāda nopilējuma. Kopumā virsma arī paliek līdzīga šai, tāda kā jauna vienmēr. Tālāk jau mums ir divi režīmi, vorka un tarta režīms. Protams, tad, kad mēs iekuram plīti, tiek atvērts vārsts, kas ļauj dūmiem iziet pa taisno skurstenī, nepiekļūt tik daudz cepeškrāsnī, bet primārais uzdevums starta režīmā ir iesildīt skursteni. Kad tas izdarīts, tad mēs pārliekam uz vorka režīmu un uzsākam jau cepeškrāsnes un plītsvirsmas sildīšanu. Runājot par apdari, kā jau minēju, šī būs ziepakmens apdare. Ziepakmens, protams, būs vispraktiskākā apdara no visām, jo tas ir blīvs un smags. Tāpēc tas ir labākais materiāls tieši siltuma uzkrāšanai. Un kad sakombinē to, ka šai plītī ir 100% čuguna korpus, ar to, kā ārējā apdara ir no ziepakmens, mēs iegūstam patīkamu vienmērīgu temperatūru bez liekiem pārkarsēšanas brīžiem, un to, kad pati plīts jāpapildina ir salīdzinoši rēta. Ātrākai telpas iesildīšanai varam arī redzēt šeit augšā atveres. Tas ir konvekcijas siltumam, no apakšas tiek paņemts vēsais gaiss, uzsildīts starpsienā un izpūst šeit augšā. Tas palīdzēs pie pirmās iekurināšanas dabūt temperatūru telpā ātrāk. Tagad pievērsīsimies varbūt apskata svarīgākajai daļai – cepeškrāsnī. Cepeškrāsnes, protams, ir viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc cilvēki izvēlās tieši malkas plīti. Protams, mēs gribam, lai cepeškrāsnes ir augstā līmenī, un tad, kad mēs izvēlamies tajā gatavot, lai viss sanāk. Un Termo Rossi ir ieklausījies un izveidojis tiešām unikālu maģisku cepeškrāsni, kurā viss sanāk, kura nav cimperlīga, kur ir saprotama un vienkārši izmantojama. Tad šeit augstāk mēs varam redzēt šādu te vārstu, un šeit zemāk mēs varam redzēt divus cepeškrāsnes nodalījumus. Tātad pirmā unikālā lieta ir šie te divi nodalījumi. Augšējais nodalījums, tajā tiek izmantot šī te panepītes tehnoloģija, kad mēs pārliekam šo te vārstu pa labi. Šeit ir diagrammā rādīts augšējā cepeškrāsnes, tiek aiztaisīts vārsts un sākās dūmgāzu cirkulācija tikai ap šo te augšējo cepeškrāsni. Tas palīdz sasniegt šai cepeškrāsnī 400 grādus, kas ir ievērojami augstāka temperatūra nekā jebkura cita malkas plīts spēja attīstīt. Un šī augstā temperatūra būs ideāla, protams, picai, un vēl pāris atsevišķi izņēmumi, kur šī funkcija ir ļoti ērta. Un apakšējā cepeškrāsnes strādā kā tradicionāla cepeškrāsnes, temperatūra līdz 300 grādiem aptuveni mēs varam dabūt. Tā jau vairāk tā kā sacepumiem, tradicionālai gatavošanai. Ja negribam izmantot šo te augšējo cepeškrāsni, pārliekam uz šo te režīmu, bet nevajag arī aizmirst pēc mūsu pieredzes, pat pārliekot uz zemās cepeškrāsnes režīmu. Tas tāpat nozīmē, ka šai cepeškrāsnī temperatūra būs šie 250 līdz 300 grādi, un to tāpat varēs izmantot kā atsevišķu cepeškrāsni. Varbūt ne gluži picai ideālu, bet papildus vietu, lai gatavotu divus atsevišķus ēdienus vienlaicīgi. Protams, mums priekšā ir liels stikls, lai mēs redzētu visu gatavošanas procesu, divi atsevišķi termometri, lai mēs varētu redzēt katras cepeškrāsnes temperatūru. Un cepeškrāsnes durvis izveidotas arī no masīva čuguna. Tas ir biezas, smagas un noslēdzās arī cieši. Ieskatoties iekšā cepeškrāsnī, mēs varam redzēt, ka apakšā arī ir izmantots šis ziepakmens. Viens to ir salīdzinoši viegli kopt, un otrs mēs liekam picu pa taisno uz tā virsū, tādējādi iegūstot šo te tradicionālo picas garšu. Šīs te akmens plāksnes, protams, mēs arī varam tīrīšanai izņemt ārā, un tas pats arī apakšējai
plāksnei. Cepeškrāsnes arī ir emaliētas. Emālija ir lielisks veids, kā padarīt jebkuru cepeškrāsni ļoti viegli kopjamu, pat ar ķīmiju. Emāliju mēs arī sastopam parastās tradicionālās cepeškrāsnīs, tāpēc visi līdzekļi, kurus izmanto to cepeškrāsnes kopšanai, mēs arī varam izmantot šeit. Un komplektā iekļaut ir viena panna un 3 plaukti. Protams, pannas var nopirkt, cik grib papildus. No Thermo Rossi puses man vienmēr ir paticis, ka tu iegūsti gan cepeškrāsni, gan virsmu, nezaudējot šo te kamīna efektu un nezaudējot arī praktiskumu. Viens mēs varam redzēt šo te milzīgo kamīna stiklu, kas radīs to mājīgumu efektu, kad plīti iekurmājās, un aiz biezajām masīvajām čuguna durvīm arī kurtuve ir laba izmēra. Mēs varam izmantot malku līdz 45 centimetriem, kas būtiski atvieglo kurināšanas procesu, jo nav jāgatavo mazas pagalītes. Mēs varam uzreiz ielikt lielāku daudzumu malkas, kas degs ilgāk, būs mazāk jāpapildina. Un kopumā tas radīs daudz mazākas nērtības, kā ja mēs salīdzinām ar citām tirgu pieejamajām mazajām kurtuvēm. Kurtuve mums ir pilnībā no čuguna. Principā kurtuves var būt vai nu no čuguna, vai nu no vermikulīta, vai arī izklātas ar šamotu ķieģeļiem. Čuguna pavisam noteikti ir visizturīgākās. Lieta ar čuguna kurtuvēm ir tāda, ka parasti ražotāji nevar sasniegt šo augsto efektivitāti, bet no Thermo Rossi tas ir izdevies. Un plus mēs arī varam iegūt čuguna izturību. Tas nozīmē, ka šīs iekšējās plāksnes, tieši plāksnes, tās ir pat nomaināmas, izturēs nevis 5 gadus, kā vairums vermikulīta plāksnes, bet gan 10 līdz 15 gadus, kas ir milzīgs pluss gan no ērtību viedokļa, gan arī, protams, ikdienā ar visādām pagalēm ir grūtāk šīs čuguna sienas sabojāt, un kopumā tās ir daudz ilgmūžīgākas. Tāpat arī apakšā, čuguna reste, čuguna apakša, protams, šī arī ir nomaināma detaļa un arī izveidot no ļoti izturīgā čuguna. Tālāk jau redzam dekameras aizmugurē tādus kā punktiņus, tā ir terciārā gaisa padeve, tā sadedzina otrreizēji daļiņas, tādējādi panākot šo augsto efektivitāti. Apakšā mums ir primārā gaisa padeve, kur pamatā izmantojam, lai iekurtu malkas plīti, lai pievadītu skābekli kurināmajām tieši no apakšas, un augstāk mums ir sekundārā gaisa padeve, kur gandrīz vienmēr es iesaku atstāt vaļā, jo tā atbild par tīrā stikla tehnoloģiju. Atstājot to vaļā, tā veidot tādu kā gaisa aizkaru priekšā stiklam, un stikls vienkārši nav jātīra. Liesma vienmēr būs ļoti labi redzama. Ja ir svarīgs šis kamīna efekts, tad šī funkcija ir neatņemama. Kopumā varam redzēt arī skaistu dizaina rokturis, pēc pašu pieredzes tie ļoti neuzkarst, bet, protams, vienmēr iesakam uzmanīties un izmantot cimdiņu, bet, ja jūs esat uzmanīgs, tie neuzkars tik ļoti, un durvis arī var virināt, nevelkot šo cimdu, kas īstenībā ir ļoti forša funkcija, un tiešām drošību paceļ arī augstākā līmenī. Šeit aiz šīm durvīm, arī izveidotas no bieza čuguna, mums ir iespēja ielikt šo pašu instrumentu, pakratīt čuguna resti, iebirdināt pelnus pannā un tos ērti izbērt. Pelnu panna ir ietilpīga, pelnu izbēršana ir vajadzīga salīdzinoši reti, un kopumā sistēma strādā ļoti labi. Apakšā Thermo Rossi ir iebūvējis atvilkni, kur mēs varam ielikt visādas pannas un katlus. Kopumā, ja jums patīk ēst gatavošana, jūs novērtējat arī mazās detaļas, vai arī vienkārši vēlaties vislabāko, šis ir modelis, kurus pavisam noteikti izsvērtu. To, protams, ir iespējams iegādāties pie mums, ceplis.eu. To ir iespējams gan pasūtīt internetu veikalā, gan arī, protams, ir iespēja atbraukt uz klātienes konsultāciju mūsu izstāžu zālē, netālu no Jūrmalas. Vairāk informācijas ir mūsu mājaslapā www.ceplis.eu. Ja ir kādi jautājumi par konkrēto modeli vai par jebko, kas ir saistīts ar malkas apkuri, mēs noteikti palīdzēsim. Mūsu kontakti arī ir tajā pašā mājaslapā. Paldies vēlreiz un lai siltums katrās mājās!